Tu biji pirms viņi tev pateica to, kas tu esi. Jā, mēs visu savu dzīvi esam pakļauti konkrētai sistēmai, kurā jau viss ir izdomāts, viss tiek iemācīts, visas atbildes jau principā ir gatavas. Kas ir labi, kas slikti, ko var teikt, ko nevar, ko vajadzētu ēst un ko labāk tomēr nē, ko var jautāt un ko tomēr labāk paklusēt. Un, protams, kad slimojam, tad arī tur viss jau ir izdomāts, nosakot diagnozes kodu un sākot ārstēšanu pēc vienotas, vispār pieņemtas schēmas. Nav viegli sākt iet pretējā virzienā, mainīt domāšanu un apšaubīt šo sistēmu, jo tā mūs regulāri baro ar savu pārliecību un patiesību, un sistēmai ir milzīgs spēks, jo tā ir attiecīgas iespējas, ietekme un resursi, un par visdrošāko ietekmes veidu bieži vien kalpo tieši bailes, jo cilvēks, kurš tiek pakļauts bailēm, ir gatavs darīt jebko, lai atgūtu savu mieru, un sistēma vienmēr piedāvā skārotos problēmu risinājumus. Sistēmu mēs varētu salīdzināt ar mīlošiem un gādīgiem vecākiem, no kuriem mēs ilgstoši esam atkarīgi, un kā švammes uzsūcam visu mums doto informāciju, neapšaubot to un pilnībā tai uzticoties. Tikai atkarībā no vecākiem, ar laiku šī atkarība zūd un mazinās, tad sistēma ir gluži pretēji. Jo pieaugot mūsu vēlmēm un vajadzībām, atkarība no tās tikai ar laiku pieaug. Un vēl viena būtiska lieta, par ko varētu aizdomāties. Ja vecāki, tā ir beznosacījuma mīlestība, un viņi ir gatavi dot mums visu labāko, tad kā ir ar sistēmu? Ko mīl sistēma? Bet ir ļoti sarežģīti to visu mainīt, jo pretī ir sistēma, kura nevēlas, lai tu kaut ko mainītu. Tā sola pasargā tevi no bailēm, kuras pati ir radījusi. Tā sola tevi izārstēt no slimībām, kuras rodas no sistēmas radītas pārtikas un vides, un tā sola tavu ikdienu piepildīt ar daudz un dažādām lietām, kas tev dzīvi padarīs vienkāršāku un piepildītāku, taču tai pašā laikā attālina tevi no tavas patiesās būtības.